Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Vakar atkal tiekamies motociklistos, dzirdiet, ieklausieties. Kaut kur ducina pērkons. Tas nav pērkons, tie ir motocikli. Un tieši tāpēc arī stāsts par motocikliem. Eirobikeri brauc cauri visai Eiropai un galapunkts ir Maskavā. Kāpēc viņi brauc, kurp viņi dodās, par to tad arī mēs mēģināsim skaidrot. 28. maijā Latvija apmeklēja Eirobikeri. Kas ir Eirobikeri? 62 motocikli, kuri startēja Luksemburgā un dodās maršrutā cauri visai Eiropai līdz pat Maskavai. Šī brauciena mērķis ir iepazīt Eiropas valstis, kā arī paskatīties, kas notiek austrumos. Komanda sastāda gan vācieši, gan Luksemburgas iedzīvotājs francūži, tātad liels tautību kokteils. Šim braucienam arī ir kāds konkrēts mērķis. Latvijā iebraucot, Eirobikeri dodās uz Īslīces SOS ciematu, kur ved savus ziedojumus un atstāja arī dažādus uzskatus līdzekļus, kas var noderēt šādiem SOS ciematiem. Tā kā motociklisti arī reizēm lietderīgi. Pasākumu organizēja Eirobikeri Mihails Turks, un tas ir atbildīgais vadonis šim pasākumam. Lūk, sagaidījām Eirobikers pie Lietuvas robežas un viesmīlīgi aizvedām līdz Īslīces bērnu SOS ciematam. Labdarības brauciens. Un doma ir par palīdzēšanu bērniem un drošību uz ceļa. 100 dalībnieku no dažādām valstīm, Luksemburgas pilsoņu vadībā ieradušies Latvijā, brauc cauri Eiropai, galamērķis Maskava. The Eurotour trip the target is to link European cultures together. Mihails pastāstīja, ka šī brauciena mērķis tiešām ir iepazīt dažādu tautību kultūras, pašiem arī savā starpā sapazīties un apskatīties, kas tad labs arī Eiropā notiek. 10. reizi šis brauciens, un šī reizē arī izvēlēts, ka Latvijā Īslīcē tad ieved šo te palīdzību. 2000 eiro skaidrā naudā un, protams, uzskatas līdzekļus. Kais no Vācijas uzsvēra, ka viņam patīk šis brauciens, jo ir labs laiks un 2. reizi mūžā viņš braucot tik lielā grupā. Savukārt Jens teica, ka 4 dienas jau braucot un, lai arī nedaudz apmācies, reizēm saulīt spīd, tomēr garstāvoklis esot uz tip-top, jo braucot taču ar motociklu. Domāju, ka ļoti labs tāds pasākums arī motociklu izbraukšanai. Jā, ka nav tikai rūcinātāji pa ielām. Kaut kāds labums no motocikliem. Un satiksmes traucētāji, kā lielākā daļa uztver to visu, bet arī labās gribas nesēja. Varēja tikpat labi sapulcināt automobilistus no Luksemburgas, lai tie atbrauc ar visiem saviem auteņiem uz šejienu. Ja ne uz Īslīci, tad uz kādu citu bērnu namu. Prieks, protams, ka izrāda. Vienīgais, mēs jau te zinām, kuram patiesībā vajag vairāk un mazāk. Viņi jau izvēlējās tādu populārāku bērnu namu, bet te mums apkārtnē tādi, kuriem daudzreiz grūtāk iet. Tev būtu jādod, kam tu dod? Mēs dodam Elejai. Mēs Elejai, cik varam. Total change from my normal way of traveling. Normally I travel on my own. Reis ir apceļojis visu Ameriku, gan Ziemeļameriku, gan Dienvidameriku. Viņš ir startējis pašā augšējā ziemeļpunktā ar motociklu BMW GS 800 un devies cauri visām šīm valstīm līdz pat Dienvidamerikas dienvidgalam. Kopumā veikti 46,000 kilometru, un tas viss ir noticis tādā solo braucienā. Viens pats brauc. Šoreiz Eirobikeru ceļojumā viņam esot tāda pirmā pieredze lielā cilvēku, jeb ļaužu grupā. Ir izdevusi arī grāmatu, kura nonāca arī mūsu īpašumā, un jautāts par to, kāpēc izvēlējies tieši šo motociklu. Viņš atzīmēja, ka šis motocikls ir pietiekoši viegls, jo viņa bagāža svarot ap 300 kg, dodoties šajā ceļojumā tam liela nozīme katram liekam kilogramam. Motocikls nesot standarta, aprīkots ar speciālu piekari un 2 benzīnbākām. Kopā veikti 46,000 km. Šobrīd šis motocikls ripo pa Latvijas zemi, un mēs šeit viņu varam apskatīt. Neliels autogrāfs, un mēs esam Reja grāmatas īpašnieki.
Eirobikeri devās tālāk uz Rīgu, kur tikās ar Rīgas domes un CSDD pārstāvjiem. Tik runāts par drošu braukšanu, par ceļojumiem, par kultūras apmaiņas programmām. Ļoti patīkam, ka motociklisti no citām valstīm sāk iebraukt arī Rīgā un ka viņiem patīk šādi ceļojumi. Un jācer, ka šo Rīgas vārdu, Latvijas vārdu aiznesīs tālāk pasaulē un pie mums brauks aizvien vairāk viesu. To mēs arī novēlam viņiem veiksmīgi nokļūt galā un lai Mihailam veicās. Eirobikeri jau būs aizbraukuši un beiguši savu ceļojumu. Galu galā tā ir kultūras saskarsme un ar motociklu ceļot var iepazīt daudz jaukas ļaudis. Un arī labi, kad atved bērniem kaut ko tomēr labāk. Nu, un mans iegūms jau ir šī te grāmata Pan American. Tad Reis Bēms nobrauc šo te lielo ceļu cauri visai Amerikai, cauri Ziemeļamerikai, cauri Dienvidamerikai. Un te mēs arī varam apskatīt viņa piedzīvojumus. Novēlu jums arī nobraukt 46,000 km un gūt labu pieredzi. Bet iepriekšējā raidījumā Jānis Rozīts jau stāstīja par piedalīšanos Kievas standraitingā, kā viņam tur gāja un kā veicās. Pagājušajā raidījumā mēs pieteicām, ka Jānis brauks uz Kievu, viņš ir atgriezies no Kievas. Manās rokās ir visi tie labumi, ko Jānis ir visā pelnījis. Ir tāds smuks kauss un te būtu čempionātos točnai Evropi pa standraitingu 4. raundu un te ir arī smuks diploms. Ļoti krāsains, tur gan tu Rozīts ir grūti izlasīt, tas noslēpies aiz tā krāsaina uzraksta. Esi mājās ar diplomiem, kausiem un zilumiem. Tad īsumā kā tev gāja? Gāja baigi raibi. Aizbrauc uz turieni. No rīta sākās treniņi. Treniņos tur mēģināja, teiksim, tā saucamo stopiju, braukšanas priekšējā rati, tur ietrenē tā labāk, jo tas ir kvalifikācijā un jo vairāk metrus nobrauc priekšējā rati, jo ir vairāk punkti arī finālā, viņi summējās kopā. Tad baigi iespringu uz to un nedaudz satrakojos, stopijas taisot, sāk purināt stūri. Purināt, tas ir tā kā svaidīt, jā? Sāk purināt, jā, pārlidoju pāri par agiem, mocis sāk baigi kūleņot, uzkrit man virsū uz muguras un pēc tam vēl tālāk aizripoju. Jā, un rezultātā tam mocim diezgan smagi bija. Abi rati ir pārsisti kantaini, riepas līdz ar to ir nolaists. Jā, es teikšu tā, par bleķiem štruns. Bleķis mēs vienmēr jaunas dabūsim, kur mēs jaunu dabūsim. Te uzskrit virsū mocis, es tā skatos, tu tā daudz maz tomēr locies, ne? Kā ar veselību? Paveicās kaut kā tāds, man jau tur smējās viss, ka es tā kā tāds gumijas cilvēks, kas mūžu dienu krīt tā, ka visi skrien klāt un skatās, vai es esmu vēl dzīves, bet es neko pieceļos, nopurinos, iedzeru kaut kāds pretsāpju zāles un mauc tālāk. Klau, mēs esam nonākuši tad līdz tam brīdim, tev bija mugurā arī kaut kāda aizsardzība, ko tu izmanto. Ko tu izmantoji? Izmantoju muguras sargu, ceļgala sargus, kas man tur stāv arī. Ķiveri, jā. Šis nobrāzums jau ir no tā tava kritiena. Jā, tas ir no mana kritiena. Jā, principā bikses tiek, protams, pārrīvētas un ja nebūtu šitais ceļa sargs, es domāju, ka arī cēlim tur līdz kaulam būtu noteikti izrauts cauri. Uz muguras ar kaut ko lietas? Uz muguras, jā. Muguras sargs obligāti, tas man ir pirmajā vietā vienmēr, jo es, ka krītu uz stopijā bieži vien, tad mocis, kā likums, viņš krīt uz muguras, un ja viņš ar āstu uzkrīt uz muguras, tad baigi sāpīgi. Un ķiveres skatos, tev ir daudz ko pieredzējis. Tu pat nemācēji īsti pateikt, kurš nobrāzums no kuras vietas. Jā, es nezinu, tiešām. Bet labai ķiverei ir jābūt, jā? Tieši tā. Man galvenais, lai ir viegli ķiveri, labi ventilējās. Es domāju, ka lētais gals nederēs, jo man bija reiz tāda lēta ķiveri pa 70 vatiem, kur vienkārši uz pakaušu sadalījās pušu. Šitā ir kritusi diezgan smagāk daudz un nekas tāds nav. Tā kā šī turās kopā. Kaut gan saka jau, ka pēc katras krišanas tā ķiveri esot jāmaina. Tu nemaini. Es domāju, ka tas ir muļķība. Var mierīgi braukt tālāk. Labi, turpinām stāstu par Kijevu. Tad dažos vārdos, kāda bija organizācija, cik bija dalībnieku un kā tas kopumā? Kā jau sāku stāstīt, es pāršit mocim abus ratus, kas man, traucēja startēt tālāk finālā. Bet tur pa laimi vietējie Kijevas čomi standraidi ir diezgan izpalīdzīgi. Viņi dabūja vienu citu mocu, tādu pašu Honda RR, no kuras varēja pārskruvēt diskus, bet, diemžēl, jau riepas bija baigi sūdīgās virsū, un tad man jābrauc bija pārbortēt to riepas no savējās jāliek uz viņu diskiem. Uzlikt tos viņu diskus, bet tie bortētāji bija pacentušies priekšējo riepu uzlikt otrādi, pretējā virzienā, ko es tikai atklāju tad, kad man bija jau finālā jātaisa mans slepenais triks, tas ir stopījis bez rokām, braukšanas priekšējā rati neturoties pie stūras, un tad tas ratis laiks slīdēja ārā, un es nevarēju izdarīt to savu foršo triku.
Un līdz ar to man izjaucās arī programma. Un tā, vismaz varēja nobraukt, piedalīties ar to mocu kaut kādā veidā. Kur vieta tev bija? Trešā vieta, ar visu to, ka tev tur viss otrādi kritīgi, kantaini, riteņi. Finālis nobrauc īstenībā diezgan labi. Neņemot vērā to, ka visas malas sāpēja un baigi tāds stīvs bija, bet nobrauca labi. Tikai tas viens triks neizdevās. It kā pēc braucēja viedokļa un pēc apkārtējo skatītāju viedokļa man bija tā kā jābūt vismaz otrai vietai. Bet otrā vietā ieņēma Baltkrievu braucējs, tāds jauns 17-gadīgs čalis, kuram savukārt treneris sēž žūrijā, ar kuru viņš, kā izrādījās, beigās sadala savu naudas prēmiju par otro vietu. Tad, tur nedaudz tā kā interešu konflikts sanāk. Tur tā stulbi bija. Bet tā ir arī, teiksim, tā gadās arī, es saprotu, ka standraideri jau tie tomēr tādi cilvēki, kas, tas ir viņa hobija lieta, sirdslieta. Tad tā dara, kad sadala naudas balvas? Tas ir pirmais gadījums šoreiz, jā. Es saprotu, ka šis puisis viss, tad numur vienas sacensības, kurās viņš brauc, nākosās diez vai kāds viņu laidīs iekšā. Laidīs, jo tie paši organizatori ir tie paši viņa treneri un tie paši arī ir tiesneši, tā kā viņi tur visu viena banda. Bet kopumā ir vērts braukt uz šādu veidu sacensībām, piedalīties, cīnīties, pat ja tu zini, ka ir šīs naudas sadalīšanas? Ir tās sacensības jau ceļ to braukšanas līmeni. Teiksim, ja man nebūtu sacensības, man nebūtu motivācijas trenēties, uzturēt fizisko kaut kādu un priekš šoviem, jo tur neko daudz nevajag. Tur var arī nostāties uz bākas un visiem baigi patīk, bet tieši sacensības ir tās, kas liek sarežģītas trikus taisīt un iet tālāk. Vienīgi tas, ka veselība, jā, un tehnika tiek bojāta. Tad par dažām brīnumlietām. Ja mēs kaut ko ielējam iekšā klāt pie eļas, vai tiešām motors sāk strādāt labāk. Mums patīk eksperimentēt, un šajā gadījumā mēs to arī darām. Te viens vīriņš ņēmās apkārt, jā, draudziņš Uģis. Jā. Un tad tas stāsts šodien ir tāds, ka mēs nedaudz ar tevi eksperimentēsim, nebaidies? Nē, absolūti. Tev es uzticos, draugs. Doma ir tāda, es gan zinu, ir eļas jau satura visas tās derīgās piedevas, un patiesībā jau īsti jau neko klāt nevajadzētu liet, bet mums patīk eksperimentēt, un amerikāņi vispār ir traki uz visādām piedevām. Un vēl tās teorētiskais pamatojums, redz, ja visās eļās salikt iekšā to visu dārgāko, ja viņas būtu tik dārgas, ka cilvēki īsti pirkt negribētu, ja? Visu to dārdzību nosaka, tad ir tā bāze, un tad ir tās piedevas, tāda. Rozītes liek klāt MA2. Lūk, reku Uģis, kas jau tur tā ņēmās garām tam motociklam. Ko tur skatījies? Es iepazinos, kā šajā karterī varēs ieliet šo te piedavu. Kas tas ir? Varbūt nāc tuvāk. Un, bija tā, ka mēs rakājāmies pa internetu, atcerējāmies vecos padomu laiks, pēc padomu laiks, varētu tā teikt. Viens austrāliešu brīnums bija. Tad ir šāda piedeva, kas ir Austrālijas tirgum. Mēs kaut kādu pudelīti esam dabūjuši šeit uz Latviju. Un tad ko ar to dara? Ko tu esi izpētījis? Jā, pateicoties tev, Arni, tu man devi uzdevumu, ka jāatrod nulons, un tad es ar saviem vācu partneriem, kur izrādās, ka importē no Austrālijas. Viņš ir nācis no Austrālijas, bet ir nobāzējies Vācijā, un no Vācijas šī pudelīte ir atbraukusi šurp. Un šīs ir piedevas, kaut gan es ļoti skeptiski raugos vispār kopumā uz visādām piedevām, priekš kam kaut kas ir jāliek klāt. Bet, ja tu teici, ka vajag izmēģināt, un ja ir vēsturisks šis pasākums, tad mēs nolēmām, ka jā. Bet pirmais upurs bija tavs motocikls, ja tu ļoti labi atceries, mēs ielējām. Sarunājāmies, un tad pēc 2 minūtēm... Pagaid. Mēģināsim izdarīt tā, lai visi skatītāji arī redz to joku arī šeit. Šajā brīdī mēs esam atraduši to, kas ir 200 grami, tā ir šī kafijas krūzīte, un šis ir trektarīts. Tad tagad nomēram tos 200 gramus, lejam iekšā. Tas šķidrums ir tāds zaļgans un tāda sajūta, ka perlamūta ir tāds, tā kā, jā. Uzreiz jāpiezīmē, ka tās piedevas ir daudz un dažādi. Šī konkrētā ir padilušam motoram. Man jau ir padils? Jā, ir padils, tāpēc mēs ar to pasties. Un to pārējo var izdzert, ne? Labāk, es domāju, ka foršs litierīts. Zaļā nāve, atceries vecos laikos bija tā. Tas ir ģiftīgāks bija. Drausmas, ne? Pēc vecas garāžas. Kaut kas tāds, kaut kas to pusi. Tagad mēs liesim iekšā. Aivar, vēlreiz pasaka, ka tu atļauj to darīt. Es atļauju to darīt. Ja gadījumā, kā ar Arni kaut kas notiek pēc tam, tad jūs zinat, meklēt vainīgo manā apkārtnē. Tā, pildās iekšā. Tu tur atstāji bišķi brīvi. Es tur atstāju, jā. Šitā lieta ir jādara tā, ka
tad, kad ir nomainīta jauna eļļa uz jaunu eļļu. Es vakar arī nomainīju, jā. Nu, maestro, jums tā muzikālā dzirde, tā klausīsimies, vai mainās tajā motoru darbinam iekšā. Mazliet būs jāpagāja. Jā. Jā, jau tagad reāli var stāvēt un sarunāties blakus, nekāda problēma. Kā tas var būt? Paskaties, no? Ir! Nu, muzikālā dzirde nemaz nav. Tev klausies, viss. Stelle, ne? Mēs nebļaus uz mani. Ko? Tas gan ir labais. Tur sastāvs pats nevar šitādi uzjaukt. Var, zikā, izcen to cimtenīti, ja? Bišķiņi sajauc kopā peļu šitiem te mēsliem. Jā. Vēl pielai ir laba, tā kā garažā. Jā, kaut kas tur ir no šiem metāliņiem gudrajiem klāt. Kaut kas tur ir. Iedzer, gandrīz vai. Iekša saeļojās, forši, viss aizliek cieta, vesels paliec. Reāli. Nu, lūk, un šodien arī parunāsim par drošību. Kādam ir jābūt ekipējumam, kādām ir jābūt ķiverēm, kādam ir jābūt ietērpam, kas mums jābūt ir mugurā. Vai kediņās varam braukt, vai kā? Nu, šodien mēs parunāsim par drošību un arī par to, kas ir skaists dizains. Nu, ko tad izvēlēties vasaras sezonā, ja mēs braucam ar mopēdu vai mēs braucam ar mocīti šādu sacīkšu ķiveri, kas ir slēgtā tipa, vai šādu atvērto, kas ir domāti mopēdiem? Vai visas ķiveres der visiem motociklu veidiem? Ko mums būs zināt un kā ir jābūt par to, tad mēs arī izstāstīsim, lai jūs spētu orientēties. Ja jums vajag ķiveri, un ķiveri jums noteikti vajag, ja jūs braucat ar motociklu. Šodien es saprotu, ka tu pa motobraukšanu zini, un arī par ekipējumu zini, tad tu arī noteikti izvēlies pēc kaut kādiem apsvērumiem ķiveri. Cik nozīmīgi ir ķiveres izvēle un kādi ir tie parametri, ko tu ņem vērā un kā tu izvēlies? Nu, principā līdz šim, pēdējos 10 gadus vai pat vairāk, ķiveres ir divu veidu, tā pa lielam. Divas grupas ir lētais gals, ir plasmas, ABS, vai jebkāda līdzīga plastikāta vai ražotas ķiveres, un ir stikla šķiedras vai kaut kāda līdzīga sveķu vai šķiedru ražotas ķiveres. Nu, tad pamatā ir tā, ka tās plastikāta ķiveres, viņas ir ievērojami lētākas, bet viņas ir ievērojami sliktākas, tā varētu teikt. Drošība zemākā līmenī paredzētas tādai vienkāršai braukšanai, lēnai braukšanai, tādai, kur nav ļoti liels risks. Attiecīgi, sportam, protams, visi izvēlās stikla šķiedras, tagad mūsdienās jau ir karbona, kevlāra, titāna šķiedras, visāda tāda tipa šķiedras ķiveres, kas ir sportam vispār tā kā obligāti, attiecīgi tur, teiksim, ar tādām vienkāršā tipa vispār oficiālās sacensībās starptautiskās netiek pielaists sportists, un tad attiecīgi pārējie aspekti, tur jau tas ir tīri komforts un dizains un, teiksim, ventilācija, ērtums, mazgāšana un tā tālāk. Bet kā tu izvēlies? Kas ir tie parametri? Drīkst būt stingra ķivere, ķiverē nedaudz ir jāļurkājas. Ja cilvēks, kurš skatās un īsti nezin, kā ir pareizai ķiverē jābūt, kā tu raksturot šo pareizo? Atkarīgs ir no motocikla vai tā motobraucēja veida, vai tas ir skūters, vai čopers, vai šoseis motocikls, vai krosa motocikls. Bet pamatā, teiksim, tas ieteikums visiem ir līdzīgs, ka ķiverē jābūt diezgan stingri uz galvas, ņemot vērā vēl, ka jauna ķivera izvēlās, jāņem vērā ir tas, ka ķivere ienesāsies, viņa piesēdīsies un paliks brīvāka. Tieši tāpēc, teiksim, sākumā, ka veikalā viņai jābūt diezgan stingri. Šoseis ķiverei parasti ir tā, ka viņu uzvelkot ir tā, ka laigi saspiežās šito te. Tā kā kāmīti. Tā kā kāmīti. Tas ir normāli. Tā ir jābūt. Cita lieta, kad izvēloties, teiksim, ķiveri tīpaši sportā, bet arī, teiksim, tāda ilgākā braukšanai, tā kā čoperiem, ka brauc vai turisti, jāskatās, lai tā ķiveri nespiež kaut kur augšpusē galvai, lai nav tā, ka galva sāk sāpēt pēc kāda laika. Tad ķiverē jābūt stingri, bet spiest nedrīkst. Spiest nedrīkst, augšpusē galvai, bet, teiksim, tā, kad uzvelk ķiveri galvā un papurina galvu, viņa nedrīkst arī tā ķiveri ļurkāties un kaut kur aizkrist uz acīm vai atvilkties uz aizmuguri.
jo tas, teiksim, ir bīstami jau reāli braucot vienalga vai pa šoseju vai pa... Nu, ja mēs izvēlamies tādai ikdienas braukšanai, nesportam, mēs varam skatīties uz cenu, ja tomēr bija tāds sauklis kādreiz, šī ķivere ir dārga, bet tā ir ķivere. Nu, jā, nē, nu, es domāju, tagad ķiveru tirgus vispār ir salīdzina, kas bija pirms 10 gadiem vai 15, un kas ir tagad pieejams, ir vienkārši dramatiski demokratizējies tas tirgus, ka ir tik daudz vairāk ražotāju kvalitatīvi parādījies. Ja agrāk principā bija 2 kvalitatīvi un pārējie bija kaut ko mēģināja līdzināties, tad tagad ir jau kaut kādi vairāk pār pa 10 kvalitatīvi un tad vēl 30 ir, kas grib līdzināties. Līdz ar to, protams, viens no pamatkritērijiem tomēr ir kaut kāds atpazīstams brands, kas ražotājs, kas ir nodrošina kaut noteikti kvalitāti, tad pēc iespējām vienkārši skatīties, vai ņemt, teiksim, to vienkāršā tipa ķiveri, kas ir plastikāta, vai ņemt to, kas ir jau reāli laba ķiveri, kas ir šķiedras kaut kāda, vai stikla šķiedras, vai karbona, vai kevlāra, vai jebkura cita kombinācija. Cimdi svarīgi? Nu, cimdi svarīgi, jā. Tur arī kaut kāds nianses. Pirmais, lai neburzās, līdz ar to tu uznes neuzmet. Otram kārtām, šitiem te cimdiņiem, šitiem cimdiņiem vēl ir iešūts papildus, palīdzēs, nepalīdzēs, jā, jo tu uznes tā ir problemātiska lieta. Pagaidām man nav tas trakākais, bet, ir manīti trakāks. Bet tas ir no sporta. Tas ir no motokrosa, jā, tikai, jā. Tādas pulznes uzvēr. Ikdienā nē. Ja mēs runājam par ķiverēm, šodien mums ar tādu tēmu ir dažādas. Ir tie veidi, kā pats izvēlēs tieši motokrosā, kādas ķiveres izvēlās. Vai tur ir svarīgums cenai vai izskatam? Vai kam? Pirmais jau visi pēc krāsām grib. Ja tas mocis ir dzeltens un forma dzeltena, tad gribās, lai viņš būtu dzeltens. Nākošais svarīgais aspekts ir, vismaz man, lai viņi nebūtu smaga. Ērtums. Tālāk, protams, tie, kas lieto kaklu sargus, ir jaunām ķiverēm. Tā jāskatās, kur te ir papildus tāds izbīdījums kaklu sargām. Labi, sportam tā ir viena lieta, bet ikdienā mēs arī apskatām dažādas veidus. Ir tā saucamās olu miziņas, kas ir tā galviņa. Tad ir tādas arī nopietnas ķiveres. Ikdienā cilvēkam, kurš grib braukt ar mocu, kurš īsti nezin, kādu ķiveru viņam vajag, ko teikt ikdienai? Ielas mocītā. Ikdienā es pats ar moci nebraukāju, man pietiek ar trasi, bet man draugi braukā pietiekoši daudz, un tur, pieņemsim, tie, kas braukā ar čoperiem, ir ļoti bieži tā, lai aizbrauktu uz Liepāju vai Ventspili, ir lielā ķivera nolaižamo zodu, aizsargā ērti. Pirms Liepājas tās ieliek kastē, izvelk mazo podiņu un brauc tālāk stilam. Tu taču pats zini to. Tu taču pats to noteikti zini. Es nevaru stāstīt, ko es braucu. Es braucu. Patiesi, kāpēc nevaru? Es varu parādīt. Es braucu ar šitādu. Un pašā Liepājā uzliek šitādu? Nē, šito te gan es varu teikt. Šito mīzu. Zini, kā spāņu policisti parādīja? Viņi nemāk runāt angliski, bet viņi ļoti labi māk demonstrēt. Viņi iedomā tā man galvu, viņš šitā noņem nost, parāda man šito, un tad viņš tā pamet gaisā un tā kā futbolu projām. Ar šitādām Eiropā braukt nevar. Tad ausis nav, aizsardzība nav. Man šitāda viena līdzīga ķivere saplīsa Drupatās Grieķijā, ka irēja moci. Bet saplīsa Drupatās, nokritu lēnām, saplīsa Drupatās par laimi tikai tāpēc, ka viņi nebija uz galvas, ka viņi bija uz priekšās lampas uzlikt virsū. Tā kā šito mēs varam izmantot bāra noformējumā, bet galvā, teikšu, mīļie cilvēki, lai kā pārdevējiem sāpēt sirds, šito te tā kā tas spāņu policists, tā pamet gaisā un projām. Es izmantoju šo te gan ir, tas ir Nolanda ražojums un viņam arī CM marķējums. Neesot ar tas labākais podiņš no aizsardzības viedokļa, bet man viņš diks patikās un kaut kā iegājās. Ir čopers. Hārlim piestāv. Hārlim viss ir kārtībā, bet drošības līmenis, protams, ka šādai te slēgtai ķiverē, kas ir ritīgi slēgta ķiveri, šis te būtu tas augstākais drošības līmenis un laikam cilvēki, kur ļoti rūpējās par savu seju un par to, lai tā galva būtu kārtībā, tad brauc ar tā. Arī lielākiem gabaliem noteikti arī komforts, ka tev ir zods, ka tev apakšā aizsargā no vēja un minimālāk viņš tur visi vēji virpuļo un šņāc, kad braucot un tā tālāk. Saka, ir šī enduro ķiveres, un bieži vien es esmu ievērojis, ka cilvēki nopērk enduro mocīti, viņš neko daudz nezina, viņš nopērk tādu slēgto ķiveri kā šī te, un tad es vienmēr teicu, vecais, tev vajadzēja šito nadziņu. Kāpēc vajag šito nadziņu? Šito nadziņu, pirmkārtām viņš aizsargā gan no dubļiem, gan no saules, tas ir pats, pirmkārtām no pašiem dubļiem. Braucot krosā, bieži vien, ja to priekšā met augšā, tu pieliec bišķi, tev viss lielākais paliek tur, brīles ir tīras. Otrām kārtām pie šīs ķiveres tu var vilkt brīles, kuras nesvīst.
tas stikls svīdīs vairāk vai mazāk, bet svīdīs vēsā laikā. Brilles normāli tikai... Dubļos būs stikls, tas ir viens. Visu laiku tu pat nevarēsi īsti notīrīt. Otra lieta ir, ka svīdīs ciet. Tā kā ir atšķirības starp asfaltu ķiveru un otram kārtam ir enduro mocis, arī nepiestāv tāda ķivera. Jābūt tam, lai piestāvētu. Ceļojiet ar motocikliem, rakstiet grāmatas, aprakstiet savus patīkamos piedzīvojumus, stāstiet un rakstiet arī mums, kā jūs mocītim veicās. Starp citu, mūsu raidījums var atrast šī adresē, to, ko jūs tagad redzat ekrānā, un tur arī varat nostīties atkārtojumā, ja kaut kas palika nepamanīts. Bet mūsu e-pasts ir šis, uz to jūs varat sūtīt savus vēlmes, mēģināsim jums izstāstīt visu, kas ir saistīts ar močiem. Lai jums veiksmi!